praksa varētu tikt pārnest arī uz potenciālajām nākotnes darba vietām, kur arī varētu varbūt ierīkot šādu nelielu atpūtas zonu, kur darbiniekiem ir iespējams atpūsties. Un tas ir gan medicīniski, gan praktiski pierādīts. Mazliet paguļot pēcpusdienā, varbūt ne tik ilgi no rīta, bet tieši pēcpusdienas diendusai ir liela nozīme smadzeņu darbības aktivizēšanai un uzlabošanai. Vieglāk ir koncentrēties, vieglāk atcerēties, vieglāk mācīties un uzlabojas veselību. Lieliski! Uzlabosim veselību ar nākošo dziesmu, kamēr Austra atpūšās, un pēc tam paturpināsim šo burvīgo tēmu par miegu, dīvāni un SDF un iespēju palīdzēt. Elīna, kas mums ir tālāk? Tālāk mums ir Roberta Treimaņa iesūtītais lipīgais gabals, kas neskanēja iepriekš, bet tagad tas ir rindas kārtībā un gatavs jūsu ausīm. Slim Thug. Un tā arī nosaukums Thug. Slim Thug, motherfucker. Aktuāli notikumi, Tevis izvēlēta mūzika un intelektuāla bohēma studentu stundā. Ceturtdienās, sākot no 5 vakarā.
studentu stunda ir atpakaļ. Mēs produktīvi turpinām, virzamies uz priekšu. Labi izgulējušās. Jā. Tieši tā, Austra Pāža vēl joprojām ir pie mums. Runājam par dīvāna kampaņu Vidzemes augstskolas sociālo zinātņu fakultātē. Austra, Elinai bija jautājums. Jā, man bija jautājums tāds, ka kā jūs nonācāt pie idejas tieši par šādu kampaņu veikt par dīvānu darba cielā, vai nebija vēl kaut kādas idejas pašos pirmsākumos? Nu, paši pirmsākumi sākās ar to, ka mēs aizgājām uz pasniedzēju Valtenbergu, Visvalšu Valtenbergu kursu un atklājām, ka mums ir jāveic šī interešu aizstāvības kampaņa. Tika piedāvāti vairāki varianti, vai kādu tēmu mēs varētu izvēlēties, un mēs jau no paša sākuma domājām par to, ka vajadzētu kaut ko saistībā ar praktiskām lietām, un tā būtu tieši produktivitātes celšana studentiem, un kas tālāk kļūst par potenciāli par darba ņēmējiem un darbiniekiem. Un tā no paša sākuma mūsu kampaņas ideja bija tāda Work, let's get more, par to, kā optimizēt savu darba dienu, lai sasniegtu īsākā laikā efektīvāku sniegumu. Un tad mēs, veicot priekšspēju šai tēmai un problēmai, nokļuvām pie tā, ka, lai uzlabotu darba dienu, tikpat svarīgi kā visas pārējās aktivitātes, ir arī būt labi izgulējušamies, un tātad, kas arī paaugstina produktivitāti ļoti lielā mērā. Tad tāds tas ceļš. Redz kā, ātri un nesāpīgi nokļuvām. Un noteikti jāpastāst arī par to, ka mūsu ļoti atsaucīgie studenti jau no paša sākuma, kad mēs veicām aptauju studentu vidū par to, vai dīvānam būt sociālo zinātņu fakultātes ēkā, viennozīmīgi atbildēja, jā, dīvāns ir nepieciešams sociālo zinātņu fakultātes ēkā. Visi aptaujātie cilvēki no sociālo zinātņu fakultātes kopskaitā 42 atbildēja, jā, dīvānam būt. Mēs kāpēc? Austra, varbūt tev ir kāds piemērs no prakses, dzīves, vai es redzēju kādu nogurušu studentu, varbūt ne pašā SZF, varbūt arī visā VIA, kā izskatās noguruši students? Studenti noguruši. Es domāju, tā būs rītdienas realitāte ļoti daudziem sociālā zinātņu fakultātes studentiem, jo, kā mēs zinām, šovakar ir ballīte, un neaizmirstiet uz to ierasties, un, diemžēl, mēs, protams, centīsimies darīt, ko varam, bet rītdienu pie dažās lekcijās varētu būt grūta. Noteikti. Mēs šeit arī stāstījām par VIA maskarādi un karnevālu, bet tas piedars pie lietas. Tu minēji blogu un arī bloga saiti. Varbūt var pastāstīt, kas ir blogā, ko tur var atrast lasītājs. Tātad blogā ir plaša un izsmeļoša informācija par to, kas mēs esam, par mūsu mazo darba grupiņu, par mūsu mērķi integrēt un ievietot sociālo zinātņu fakultātes ēkā dīvānu, kas būtu daļa no atpūtas stūrīša. Un viena no bloga jaukākajām atraktivitātēm ir tā, ka blogā katru dienu tiek ievietot fotografiju par to, kādēļ tad mums ir vajadzīgs dīvāns, par to, kā studenti bieži ir vērojami noguruši un atspiedušies pret dažādiem priekšmetiem, mēģinot kaut vai 5 minūtītes atpūsties un pagulēt. Un šīs pašas attēli tiek ievietot arī Twitterī, jeb adresē dīvāns CZF un arī blogā. Par blogu runājot, tur vēl ir arī informācija par to, kā tad ir iespējams veicināt veselīgu miegu, jeb celt produktivitāti. Un regulāri tiek ievietot